GVTN skatītāji, ir aizvadīts jau 4. nakts ekstremālais krustaceļš Ogrē, kas šogad pulcē rekordlielu skaitu dalībnieku, vairāk kā 130 dalībnieku un 42 komandas. Un šajā gadā bija ļoti brīnišķīgs laiks. Ogres pilsēta arī bija skaisti izrotāta nakts gaismās. Un šī gada krustaceļā īpašais nodoms bija lūgties par priesteri Eduārdu, par viņu veselību, bet arī par mieru pasaulē. Un šajā krustaceļā mēs veicām šīs pārdomas, ejot cauri 14 stacijām, kuras sagatavoja dažādu draugu pārstāvji, un varējām iet šajā meditācijā, gatavojoties Lieldienu svētkiem. Un kas šim gadam bija īpašs, ka arvien lielāka interese ir par šo krustaceļu, mēs pat esam nolēmuši ieviest dalībnieku limitu, jo pie šīm stacijām veidojās sastrēgumi, un daudzi, kas šīs stacijas animēja, veidoja, viņi pat lika tām komandām gaidīt, bet tas nozīmē, ka šis krustaceļš bija ļoti labi sagatavots, un dalībnieki arī pēc tam liecināja, ka bija lieli augļi, jo šajās stacijās ļoti dziļi varēja pārdomāt to, kas šajās krustaceļa stacijās ir ietverts. Ko es piebilst, ka uzvarēja komanda no Ogres, tie ir ministranti, un viņi uzvarēja nevis tik daudz ar ātrumu, bet gan ar to, ka viņi ļoti labi iesaistījās šī krustaceļa staciju tādā aktīvā darbībā, jo mēs vērtējam ne jau tikai ātrumu, bet arī to, cik ļoti komandas iesaistās šajās krustaceļa apcerēs. Tā kā 1., 2., 3. vieta, viņi bija ne tikai ātrākie, bet arī tie, kuri ļoti, ļoti dziļi izdzīvoja to, ko mums baznīcas tradīcija piedāvā caur šīm senajām krustaceļa stacijām. Jā, un nākošu gadu krustaceļš notiks Tukumā. Arī no Tukuma bija atbraukuši 2 komandas, ņipras, spēcīgas, un šobrīd nevar pateikt datumu, bet tā vienmēr šis krustaceļš tiek organizēts piekdienā pirms Pupola svētdienas. Cik atceros, nākošu gadu Lieldienas būs ļoti agri, līdz ar to krustaceļš, ja nemaldos, būs vai ja ne marta vidū, tad tuvāk jau marta beigām, bet jebkurā gadījumā nākošu gadu šis krustaceļš notiks piekdienā pirms Pupola svētdienas Tukumā. Sestdien Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā savas priesterības 75 gadu jubileju svinēja kardināls Jānis Pujāts. Viņš šajā baznīcā kalpo, svinot svētās misas, uzklausot grēku sūdzes. Uz šo jubileju bija ieradušies daudz cilvēku, gan ticīgā tauta, gan arī priesteri no dažādām diecēzēm. Lai kunga vārds ir slavēts, no šī laika un mūžā, mūsu palīdzībai kunga vārdā, kas ir radījis debesis un zemi. lai jūs svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Pagājušā gada novembrī kardināls Pujāts svinēja dzīves 95 gadu jubileju, un kopš 2010. gada viņš ir emeritūrā, pensijā, un viņa pienākumus turpina Zbigņevs Stankevičs.